Tātad mazliet par to, par ko parasti nerunāju. Manās rokās šeit ir 2 flīzītes un celtniecības materiāls Uniflots. Tie, kas ar šo materiālu vismaz šad un tādi ir saskārušies, zina, ka viņš ir pietiekoši stingrs un sacietējot veido ļoti spēcīgu izturīgu masu. Šo var lietot, protams, ne tikai celtniecībā, bet arī radīt kādus mazus nieciņus, kas vairotu prieku un prieciņus, piemēram, bērniem, dzīves draugam, draudzenei. Un te es jums parādīšu mazam priekšratam, kā tas top. Šeit es esmu salicis atlikumus no celtniecības materiāla Uniflots, man palika pāri. Un šo atlikumu es šajā gadījumā neizmetu, bet no tā mēģināšu izveidot sirsniņu. Šeit jau pamatne ir ielikta. Es esmu ar rokām arī veidojis. Šis vairs nav pirmā svaiguma materiāls, bet ir iespēja šeit veidot tālāk. Un kā tas notiek, parādīšu jums. Sākumā izskatās neglīti, bet ierūpīgas, centīgas apstrādes ir iespējams panākt vēlamo rezultātu. Kā tas būs pēc brīža, jūs ieraudzīsiet. Tā, kamēr nav piekaltas atdalām, jo pēc tam ir tendence šim materiālam salauzt mākslas darbiņu. Un tad attiecīgi pārējo mēs veidojam, kamēr vēl viņš ir samērā mīksts un padevīgs izveidēji. Tā. Un šoreiz vairs nav tik daudz materiālu pārpalikumu, jaunas neņemšu, bet priekšratam parādīšu, kā tas top. Katrs, kas vēlas, var pamēģināt pats. Tā. Varu pateikt, ka skaistākie parasti sanāk ar rokām veidotie, bez kaut kādu šablonu palīdzības. Kā jau teicu, man vairāk patreiz materiālu nav. Tas, kas bija pamatnē ielikts, tas jau ir sacietējis. Līdz ar to man atliek tikai
dekoratīvi apstrādāt. Un, kā jau teicu, šis ir tikai priekšstatam, kā tas top un kā to varētu veidot. Man šim ierakstam patreiz ir ierobežota atmiņa, lai šo nofilmētu līdz galam. Tāpēc sanāk arī mazliet pasteigties. Bet es domāju, ka ir redzams, kā šis viss top. Un pārējo jūs varat pamēģināt paši. Nu, tā tad īsumā te var redzēt. Un šeit ir maliņa. Tā tas top.